Pati jaunākā metodika Latvijā cīņā ar celulītu līdz 4. stadijai, visnekaitīgākā un nesāpīgākā. Triecienviļņu terapija pati efektīvākā un drošākā aparāta metodika cīņā ar celulītu, lokālām taukslāņu nogulsnēm. Tā ir celulīta ārstēšanas jaunākā tehnoloģija ar aparāta palīdzību, kas izgatavots Šveicē. Kompānijas autoritāte ir Karls Storz, kas ir vadošais medicīnas aparatūras izgatavotājs, kas ir izstrādājis labākās triecienviļņu terapijas ierīces, kas apstiprinātas 10 gadu laikā. Starp citu, tieši šāds aparāts ir megazvaigznes Madonnas mājās, kas no neseniem laikiem ļoti saudzīgi attiecas pret savu veselību un uztraucas par lieliskas formas saglabāšanu. Procedūras laikā notiek enerģijas nodošana taukslāņu nogulsnēm, pie kam tas notiek bez cilvēka ādas slāņa bojāšanas. Triecienviļņu darbība ir sekojoša. Tie nenojauc audus, tikai palielina to membrānu caurejamību, kā rezultātā tiek aktivizēta taukaudu sairšana. Tauku sairšanas procesu pātrina arī mikrocirkulācijas palielināšanās. Tādējādi tauki var tikt izvadīti caur asinsriti jau sadalītā veidā. Triecienviļņi labvēlīgi ietekmē arī pašu ādu, jo to darbības rezultātā palielinās ādas elastība, pazūd ādas sastiepumi, stries. Triecienviļņu darbības rezultātā palielinās organisma savienoto audu blīvums, tiek iegūts praktiski momentāls kosmētisko procedūru efekts, jo manāmi uzlabojas ādas tekstūra, samazinās zemādas taukaudu slānis, āda kļūst daudz elastīgāka, pateicoties, kam ādas nokarāšanās iespēja nav iespējama. Galvenais, kas atšķir triecienviļņu terapiju no citām anticelulīta metodikām, ir tas, ka jūs ne tikai novēršat pašus celulīta audus, bet arī organiski to pārveidojat kā veselu. Cik seansu ir nepieciešams? Minimālais kurs ir 6 seansi, maksimālais 10 līdz 12 seansi. Izmaiņas jūs sajutīsiet uzreiz. Spožu rezultātu jūs panāksiet pēc 3. seansa, un šis efekts nemazināsies gada laikā. Kontraindikācijas, ja lietojat elektrokardiostimulatoru, ja lietojat protēzes procedūras veikšanas zonās, grūtniecība, laktācijas periods, tromboflebīts, onkoloģiskās saslimšanas, tiek apstrādātas zonāli, gurnu zona, vēdera zona, sēžamvietas zona, roku augšējās daļas zona. Katras zonas apstrādes ilgums 5 līdz 10 minūtes.